Esiet sveicināti, šoreiz sarunāšos ar Aivaru Borovkovu, Latvijas notikumu vērotāju. Braucot šurp, rādio dzirdēju interviju Kristaps Ģēlzis teica, ka viņam liekoties, ka valsts atgādina šobrīd kuģi, kur komanda, protams, strādā, bet neko nesaka, kas notiek apkārt. Īsti skaidrs nav, liekas, ka kaut kas notiek nepārāk labs, bet nu nebaida. Bet uz kurien arī brauc, nav skaidrs šis kuģis. Jā, precīzi. Tev ir ko piebilst, ko komentēt, kā tu pats jūties? Ko tu pats par to domā? Nu, tas salīdzinājums, es viņu ļoti bieži pieminu, bet es droši vien kārtējo reizi, ka Latvijas valsts politikas esību ļoti labi raksturo ģeniāls kadrs no Velna kalpiem. Evalds Valters ar spilventiņu Rīgas atslēgām, kam lai atdodās un paguļās apakšā. Izmisums, nav kam. Nu, tur jau bija, bet nu labi, jā, šeit it kā nav kam. Tie meklējumi jau visu laiku ir. Mēs ar Eriku Stendzinieku par šo tēmu nesen runājām, un teiksim, tur mūsu viedokļi saskaņ, ka šis ir viduvējību laiks. Spilgtas personības necieš, nepanēs. It īpaši publiskajā vidē, politikā spilgtām personībām ir ļoti grūti izdzīvot. Ar savu es, bez bara instinkta, kurš māk konkrēti pateikt, ko domā un kur viņš virzās. Viduvējībām jau tālu tikt nevar. Jā, bet mēs šodienas kopējo pasaules ainu var raksturot kā viduvējību laikmetu. Labi, bet tu redzi, ka tas beigsies, vai mēs par tām trepēm turpināsim kāpt uz leju? Mēs esam tādā brīvā dreifējumā, ja tā var salīdzinot ar to iepriekšējo, ka tas to kursu kāds pasaka, ja, tur nobīdi, tur kaut kāds locis parādās, un galvenais visu laiku, lai parādās kāds, kas varbūt parāda tagad pa kreisi vai pa labi, jo sava kursa nav. Diemžēl tas nepatīk varbūt daudziem, bet latviešiem kā nācijai nav mērķu. Kā nācijai. Līdz ar to, jāsaka, skumja lieta manā redzējumā, ka līdz ar to arī nācijai ilgtermiņā nav perspektīvas. Mēs esam nolemti? Zināmā veidā, jā. Tas kalpa gēns ir tik dziļš iekšā, ka latvieši spēja dzīvot apspiestībā. Ja kāds, teiksim, šie 50 gadi, tas mobilizē, saglabāt savu nacionālo esību, savu kultūru, savus dziesmu svētkus, valodas tīrību. Publiskajā telpā latviešu valoda tajos 50 gados bija tīrāk nekā šobrīd ir. Jā. Respektīvi, kad ir kaut kāds ārējs skairinātājs, tad mēs tā kā mākam muguras kopā, jā, un un tad višķiņ kaut kā turās kopā, un arī vēl rūpējās par nāciju. Un vēl viena lieta ir, kas mani vispār zināmā veidā šokē, ir tas, ka tāds vidējā latviešu augstākais atļaušanās līmenis ir uzraugs, vagars. Es esmu šo teoriju dzirdējis par šiem 20 gadiem, ko Latvija it kā vēsturiski jau bija neatkarīga, un ka tas resurss arī principā tagad tāds pats 20, jau tur pat bišķi pārgājuši, nekā, mēs jau esam to rekordu uzstādījuši, ka nemākam mēs to savu valsti pārvaldīt. Un, diemžēl, tad tādā gadījumā rodas pilnīgi ķecerīgs jautājums, vai tā valsts ir, vai šāda nācija pelnīs savu valsti. Bet labi, kāds tad būtu variants? Labi, mēs kaut te hipotētiski, tas ir ekstrēmi. Kaut kur taču mums jāpaliek, kam mēs kaut kam pievienojamies, kam ir kaut kam Zviedrijai, vai es nezinu, diez vai Krievijai. Nē, protams, ka nē. Un tā prasme paņemt no visiem kaut ko un būt priekš visiem interesantiem, diemžēl šīs te prasmes nav. Es atceros 90. gadu sākumā, tad, kad kādreiz kādu viedokli man jautāja, tad tas mans uzstādījums bija tāds, ka tā sagadījās, ka Latvija
izmainīja savu politisko statusu, to, ko pasaulē zina kā dziesmotā revolūcija. Un šo līniju neprāta turēt tālāk. Un proti, tad nokonstitucionējies kā demilitarizēta zona, par kuras drošību un labklājību atbild pārējā pasaule. Diezgan savdabīgi, jā. Jā, un tas bija tas. Bet to, paldies Dievam, te bija cilvēki, kas to, ar kuriem es komunicējot un kur arī mācēju saskatīt, ka tā ir ļoti liela vīzija, ka Zviedri priecājās par mūsu Latvijas vai Igaunijas vai Lietuvas neatkarību. Da viņiem 100 gadi vēl viena lieka konkurējoša mute Baltijas basēnā nav vajadzīga. Nav vajadzīga. Un ļoti lēni sabiedriskā apziņā parādījās apjēga par to, ka nav draugu, ir tikai intereses. Tā ir tā nodrāstā frāze, bet to neapjēdz. Un tad ir parādījies vidējais, lumpeniskais, publiskais latvietis, kā es viņu nodefinēju, kurš savā būtībā ir ļoti nacionāls, ļoti patriotisks, ļoti, kas saka, dzimteni mīlošs, bet viņš sīki vai nu kaut ko zog, vai kaut ko pārdod. Jo viņam liekas, ka tas sīkums, es to savu personīgo mazo labumiņu dabūšu, bet tos pārējos jānosoda. Jā, tik skumīgi, labi, tev ir tāds samērā pesimistisks vai cinisks mazliet, jā? Es domāju, ka tas ir reāls viedoklis par tiem cilvēkiem, kuri raujās pie varas, jo kas mani šokē? Cilvēki, kas, atkal zinot manu kaut kādu pieredzi un atnāk pēc padomu un jautā, zini, vajadzētu iet politikā, un uz manu jautājumu, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir nauda. Tas nav pareizi, varbūt atbildi būtu pareizi, tāpēc, ka tur nav kārtības, tur būtu jāiet ideālismam. Tieši tā, un tas tā ideālisma nav. Un tad es redzu, ka ir tādi mazie, patiesībā zemapziņā, cilvēki, kuri uz āru runā par to, ka nav kārtība, un es gribētu kaut ko pozitīvu mainīt, bet patiesībā viņš ir maz kampējs. Viņš iet kā mazais kampējs. Tas ir tādā gadījumā, paskat, cik daudz jau to politiku ir izgājuši. Te vienreiz bija parēķinājis, ka 25 gadu laikā tur kaut kādi 5000 dažādi cilvēki ir, jā? Jā. Bet viņi visi kampēji? Nē, protams, ka nē. Teikt, bet tos cilvēkus, kas ieiet politikā, viņus varētu dalīt divās lielās grupās. Viena grupa ir tā, kas, pieņemsim to pozitīvo scenāriju, ka liela daļa atnāk ar pozitīvu uzstādījumu. Būtu labi. Jā, tas ir tas. Un tad tam cilvēkam ļoti ātri viņš nonāk pie svītras, kad viņam ir jānorientējā vai nu pa labi, vai pa kreisi. Un tā norientēšanās ir tāda, ka tajā politiskās viduvējību pelēkajā puzlē viņš ieņem to pozu, kas viņam ir atvēlēta, vai nu, ja viņš nav gatavs ieņemt to pozu, tad viņi kā lieku puzli vienkārši izmet ārā. Labi, bet taču ir mums šobrīd daži vismaz jau pagaidām šobrīd kaut kur izteikumu nebūtu nemaz tik mazsvarīgi, kaut vai valsts prezidents ir teicis. Politikā atgriezties gribošais Repše ir teicis, ka mums ir jāmaina valsts pārvaldes sistēma. Kaut kādas reformas ir vajadzīgas. Šī iekārta vai, parlamentārā demokrātija pie mums varbūt ir tā kā savu izdzīvojusi. Es nezinu, tev droši vien Ko tu par to domā? Izgriezīs tu ārā. Nē, mēs ejam vienā laidā, Bet man ir viens tāds ļoti latvisks vārds, ka tā publiskā skaistā daļdiršana, kurai nesako nekādi darbi, viņi ir, lai kaut kādā īsā brīdī uzrunātu kaut kādu elektorātu un punkts. Un vairāk neko. Tajā brīdī, kad bija krīze, tad es arī uzrunāju. Būdams brīvs cilvēks, es varēju brīvi paust. Man nav jāievēro nevienas partijas, ne disciplīnu, ne balsošanas kārtību, nekas. Es brīvi varu paust viedokli. Es teicu, tad iztaisām kaut ko ļoti radikālu. Ļoti radikālu. Un piemēram, izmainām vēlēšanu sistēmu. Un izmainām vēlēšanu sistēmu tādu, ka mani, vai, jebkuru no mums saimā nepārstāv
vienas nelielas ekonomisku rēķinātāju grupas, 200 cilvēki. Uztaisam slieksni, ka pamazām ejam uz to, ka Saeimā mūs var pārstāvēt partija, aiz kuras stāv 10 000 biedru. Nu jā, tas nozīmē būt lielas partijas un Tieši tā. ņemams, jā. Un tad viņas pārstāv kaut kādu viedokli. Šobrīd viedokli, faktiski ideoloģijas jau nav nevienam. Ir sponsori ar savu uzstādījumu. Kāpēc šie cilvēki, kas ir politikā, ļoti labi komunicē viens ar otru? Un viņi nestrīdās un nekašķējās ārpus politiskās skatuves. Tāpēc, ka viņiem ir katram savu loma, bet viņi ir faktiski visvienādi. Viņiem ir dažādi sponsori, kuri diktē kaut kādas noteikumus. Un tad par tiem sponsoru noteikumiem varbūt sastrīdās. Lūk, parādās liela partija, parādās citas lietas. Otra lieta, tā būtu viena lieta. Otra, šo te politisko šļurāšanu no partijas uz partiju. Kādi neatkarīgie deputāti? Kāda staigāšana? Ja tu visu šī te Olsteina uzmetēja grupa ir faktiski uzmetusi Zatleru vēlētājus. Cilvēki balsoja par Zatleru partiju, nevis par izdevīgumu meklētāju Olsteinu. Nu, to jau viņiem varbūt pieminēs nākamajās vēlēšanās. Cilvēki ar ļoti īsu atmiņu. Kādus pigorus ir taisīts? Faktiski, ja tā pareicina pastās uz apakaļ, tad lielākos sūdus, kādi publiski ir izskanējuši, ir saistīti ar retus vārdu. Viņam netraucē atkal cietā seja, es savu linolēju uzvalku parādīties un atkal kaut ko stāstīt. Par Singapūras zvejnieku ciematu. Jā, un kā tas veidosies, jā, viņš jau uztaisīja viens Singapūras zvejnieku ciematu knabu personā, jā, kur joprojām plēšanās notiek, jā, un kurš nevar darboties Latvijas apstākļos. Nu jā, mums atvēlētais laiks lēnām beidzies. Nu, tāds diezgan Viss ir kārtībā. Diezgan pesimistisks tomēr, ja mēs kopumā ņemam tas skats ar Aivaram Borovkovam. Ir, manuprāt, ka viņš ir reāls. Un tas mans uzstādījums, ka es mēģinu sakārtot savu dzīvi tā, ka vismaz ap mani cilvēki darbojas ar tīrām rokām. Bet, ja to darīt, viss būtu labi. Tas ir nav slikti. Es nevaru... Katrs ap sevi, tas ir uzreiz jau... Un tad ir tā, tad parādās, es nesaucot nevienu vārdā, ka cilvēki ļoti daudz ap manīm faktiski definē šādas te lietas. Bet tad, kad parādās tā nelielā izdevība nozagt kādu rozīnu no kopīgā pīrāga, šo izdevību nelaiž garām. Un pēc tam ir atkal principiāls un godīgs. Garšotās rozīnes, jā. Tas bija Aivars Borovkovs ar savu viedokli.